Air Baltica lidojums no Rīgas uz Cīriku šodien notika paaugstināts drošības apstākļos, jo lidojuma apkalpe pieņēma lēmumu atgriezties bāzes lidostā Rīgā. Tas tika darīts tādēļ, ka apkalpe konstatēja, ka ir problēmas, tehniski problēma ar lidmašīnas priekšējo šasiju. Un stingri sekojot drošības instrukcijām un normām, viņi tad veids nosēšanos Rīgas lidostā. Mēs esam gandarīti, ka visi 63 pasažieri šobrīd atrodas jau ārpus lidmašīnas, viņi ir devušos uz Rīgas lidostas terminālu, un pēc sākotnējās informācijas mums nav bijuši nekādas sūdzības vai kāda indikācija par kādiem ievainojumiem. Tā kā mēs esam ļoti gandarīti, ka ar visiem pasažieriem viss ir kārtībā, un mēs gribētu uzteikt, protams, arī visu iesaistīto darbinieku profesionalitāti, un, protams, arī pateikties visiem iesaistītiem dienestiem par profesionālu rīcību. Un visiem pasažieriem mēs gribētu atvainoties par šo situāciju, kas radās šodien, un atvainoties par reisu kavēšanos, kur radās dēļ šī Rīga-Cīriha reisa.